Labrīt! Esiet sveicināti no Rio sveiciens, no Rio de Janeiro. Šodien ir 11. jūnijas, tātad ceļojam 11. dienu. Un šodien esmu nolēmis, tā kā vakar hostelī normāls kodienas sanāca, no rīta nezināju, kur likties īstenībā, bet nu labi, tagad viss ir normāli. Paēd brokastis, poķeli pazuda. Nē, bet normāli vakar piepisām seju visi, nu gadās, jā. Tāpēc tas ir pārtīk hostels. Bet jā, tagad, ko es darīšu? Es apskatījos kartē, man ir jāatrod metro stacija. Un jāpabrauc gabaliņš ar metro. Es šodien domāju uzkāpt augšā kalnā pie Kreisdera Dīmera. Ņemot vērā to, ka laika apstākļi tādi, nu, pavēs, es teikšu, priekš pludmales būtu tā kā neīsti piemērot. Jā, tāpēc došos augšā uz statuju, tieši vēsākā laikā būs vieglāk kāpt kalna augšā, jo lielā karstumā tas būtu stipri pagrūti. Savukārt pludmalei šeit tāds vēsums nekāds nedara. Tāpēc, jā, šodien uz Kreisdera Dīmeru. Un rīt ceru, ka laika apstākļi būs labāk, un tad varēs aizlaist uz pludmali. Es saprotu, ka ūdens šeit okeānā nav baigi karstais, ja kaut kādi, nu, 18-20 grādi, tāpat kā kaut kur pie Liepājas, ja vasarā. Šeit īstenībā ir tagad skaitās ziema. Nu, cik nu ziema, ja, bet, nu, jā, jo tomēr esam uz dienvidiem no ekvatora. Tāpēc tas mazliet atšķirās. Nu, ziema tas nozīmē, nu, jā, nu, līdz 30 šeit neuzkāpj tagad, bet, piemēram, paskatījos pa nakti arī nenokrīt zem 20. Tā kā, cik nu tā ir ziema, tas ir ļoti diskutabli. Jā, interesanti, es tagad braucu autobusu un baigi interesanti, kas ir. Jautājā skaidro naudu neviens nevar, nu, noreiķināties vairs nevar. Skaidro naudu jāmaksā karti, bet tur ir tā, ka iekšā autobusā ir ielikts turnikets. Tā kā to kartu validē, tad tu vari ieiet iekšā, citāds turnikets apstāvēt. Jā, tas panāk to, ka neviens neiekāp bez biļetes, bet iekāpšana noteikti nenormāli ilgi. Ja es nezinu, kā viņi ikdienā to tiek galā. Bet jā, nu, nav pierasts tā kā pie mums. Ātri iekšā, ātri ārā, jā, tur, zin, pusminūti pietura. Nē, tā kā 5 minūtes katrā pietura. Nelabi, citās ir mazāk izkāpšana. Un pie tam, jā, pārsvarā kāpj ārā pa aizmuguri, iekšā pa priekšu. Jā, es nekur neatradu, kur, piemēram, kaut kāds dienas biļetes vai vienkārši tāds nav. Autobusu dīvaini, tā rogi tādi, nu, masīvi. Bet tā pašā laikā pie katras sēdienas ir USB caurumi, var savus iekārtas palādēt. Diezgan civilizēti, tieši tā. Jā, tātad atbraucu līdz pieturai Parke Lāge. Tāds, nu, Lāga parks sanāk, vai ne? Tāds, nu, visam Lāga. Ar 409 autobusu no Botafogo es atbraucu, jā. Un šis izstāstās botāniskais dārs, kaut kas tāds. Es saprotu, man viņiem būs jātiek cauri, lai tiktu kaut kur tālāk. Laiks ir silts, lietains, nu mazliet smidzina. Vienīgais, ko es ceru, ka pirmkārt, ka te varēs ūdeni nopirkt, jo bez ūdens iet augšā būtu stulbi. Un otrais, ka tur augšā nepaliks nenormāli augsts. Nā, tātad te es izkāpju, un te es tālāk eļu. Un, redziet, kaut kur būs kaut kas jāmaksā. Kuiviņi zina, sapratīs, bet, nu, jā. Tā, un šis ir Nacionālais parks, jā, Nacionālais parks. Un jā, no tejienes tad es varēšu aiziet ar kājām, tur ir taka speciālā uz Kreisdera Dīmeru. Kritis pestītājs, laikam tās skaitās, un vau, un es jau redzu, kāds tas skaistums ir. Ej tu nost!
Un tur man būs jāuzkāpj augšā, jā, tur būs jāuzkāpj augšā. Un tad, nu redzēs, kā būs. Jā, tātad dzerama ūdeni te var nopirkt, ir ūdens automāti, nu, vending mašīna. Un ūdens maksā 5 brazīļu naudiņas. Ai, cik tas ir, tas man liekas ir kaut kāds eiriks varētu būt, kaut kas tāds. Pilnīgi ok, bet ūdens ir obligāti jāņem līdz citādi varbūt žopā. Ja? Bet tagad man ir galvenais atrast to īsto ceļu, tikt augšā kalnā. Ja? Un tas kalns jau rekutē redzams. Tur viņš ir, jā, un tieši tur es tagad kāpšu augšā. Es nedomāju, ka tas būs viegli, bet šoreiz pacitēšu Kennedy, es šo teicienu jau teicu. Es nedaru to tāpēc, ka tas ir viegli, es to daru tāpēc, ka tas ir grūti. Ja. Protams, tas, kas notika Amerikā, tas bija daudz grūtāks projekts, ar daudz vairāk cilvēkiem, daudz riskantāks. Bet, nu, šis ir maziņš solīts cilvēkam. Tā, pirmais kaut kāds mistiskais objekts, jāpaskatās, kas te ir, kaut kādas salas. Šitās es, man liekas, redzēju arī vienā YouTube kanālā. Es gan nezinu, vai es gribu iet tur lejā. Višķiņa enerģija jāpataupa, tāpēc staigāšana uz augšu uz leju. Nē, es neiešu cauri, tāpēc, ka saku, jā, ir jātaupa enerģija. Un. Jā, bet, nu, ko es varu pateikt? Te ir skaisti, Smaržo pēc dabas, nejūt nekādu šitās te pilsētas aromātus. Tā, viss ir ļoti svaigi, patīkami. Protams, pagaidām te ir normāli nobruģēta taka. Tas, protams, nebūs tālāk. Tālāk būs jau sliktāk. Bet staigājums ceļš būs visu gabalu. Jā, nu te es esmu nonācis līdz vietai, kur ir tātad Preļu Korkovado. Tur arī mums ir jānotiek. Tur man jānokļūst. Un. Tā, kas mums te ir atļauts, kas nav atļauts. Tātad. Šitas ir garais un tāds stabilais kāpiens, 4,4 km garums. Kā nav nekāds vienīgi kāpiens uz augšu, jā. Tā kā es domāju, būs ok. Yes. Nu jā, te tā diezgan tā par nopietnam, jo, kas te ir, tātad man, pirms es eju tālāk, man bija jāpiereģistrējās, jāuzrāda savs vārds uzvārds, jāpiereģistrē, cikos es šķērsoju šo vietu, konkrēti 11.14. Bija man jāuzrāda arī pase un jānorāda pases numurs, kā arī man savs telefona numurs, kurš, protams, ir izslēgts, jā, bet, jā, tas ir vienkārši domāts priekš tam, lai, piemēram, nu, ja paliek pavisam beigts, tad zinu, uz kurien koku metelīt sūtīt, uz kuru valsti. Ja, tas arī viss, bet, nu, otra lieta, protams, lai saprastu, cik cilvēki ir uz šīs takas, un vai nav jāsūt glābēji, ja gadījumā tur, nu, no takas nav iznākuši tieši tik cilvēki, cik ir iegājuši. Ja, tā kā par to ir padomāts. Par drošību padomāts, un tas man ļoti patīk. Jā, nu, šis ir takas sākums. Tagad te bija parādīts, ka bija kāpums, jā, ir 3,8 km. Not great, not terrible, kā saka Černobiļā. Nu, kāpiens ir. Saknes veido pakāpiens, pa kuriem ir ļoti ērti kāpt. Pagaidām viss ir diezgan viegli.
Kas būs tālāk? Es zinu, ka kaut kur būs tur tie klinti iecirptie kāpši. Nu, tas būs tuši grūtāk, bet tas būs tik tāds viens moments. Nē, nu baigi interesanti. Pirms tam bija rakstīts 3,8 km, un tagad pēkšņi 4 km. Nu, labi. Nu, var jau kaut kāds nobīdes būt, bet tas ir ok. Vienkārši jāiet, jāizbauda. Nedrīkst nekur skriet, nedrīkst arī vilkties. Vienkārši jāizbauda gājiens. Pagaidām man patīk. Jā, kas man piesaistīja baigo uzmanību? Šeit, tātad te ir akmens, liels akmens. Un tieši no akmens aug koks, un diezgan augstu viņš aug. Tagad jāmēģina saprast, tas koks ir izaudzis caur tam akmenim vai kā, nu nevar saprast. Vai baigi interesanti. Vispār te daba ļoti interesanta. Te ir dažādas ļoti liels augu kokteils, daudz palmas, papardas. Papardas MMX, jāiet meklēt papardas MMX, kādreiz bija tāds joks. Tagad papardas GPU varbūt tas. Jā, nu, kāpiens iet uz augšu. Oi, tā, kas tas par zvēriņu? Kaut kāds zvēriņš tur. Baigi dīvainais zvēriņš, es nepaspēju saskatīt, kas tas ir. Tāds takšs suņa augumā apmēram, vai arī kā mailo sunīts, ja, bet viņš mazliet tā kā pēc sivēna izskatījās, bet maziņš tāds, jā, ātri izskrēja kaut kur. Tā kā, jā, savaids dzīvnieks izrādās. Ar te var kaut kāds redzēt. Galvenais nesatikties ar indīgu čūsku, par ko uzraksts bija brīdināts, ka var gadīties. Tāpēc jābūt ļoti piesardzīgam. Citādi, jā, pamazām kāpju augšā. Gaidu brīdi, kad būs nākamā zīme par to, kas norādīs, cik jau ir pieveikts un cik vēl ir jāpieveic. Tā, nu te ir tāda tā kā trepe. Es te gan īsti nevaru saprast, vai tā trepe ir veidojusies dabiski, vai tā tomēr ir cilvēku veidot. Man aizdoms, ka tomēr cilvēku veidot priekš. Kaut gan kas to lai zina, varbūt arī dabiski. Jebkurā gadījumā turpinu kāpt. Pagaidām skapti nav nekādi, tāpēc, ka visu aizsadz koki. Un plus vēl man tāda aizdoma, ka augšā neredzēšu pilnīgi neko, jo mākoņu bāze ir diezgan zema. Tā, tikko bija tāda jauka putnu dziesma. Tagad es ieslēdzu kameru. Gribēju, lai jūs arī varat paklausīties, bet nu apklusa. Kas varbūt tas būs vēl. Kā nu putns varbūt ierauga cilvēku, viņš piesardzības nolūkos sev apklusina. Jā, mēģina slēpties. Tā, nu te esmu nonācis līdz, kā saka, tas saucās ūdens maziņškritums. Ūdens maziņškritums, un šis te arī ir redzēts citu youtuberu video. Es gan neesmu iet kursā, vai šis ūdens ir dzerams vai nav. Defaultā tāpat, kas kā ar sēnēm. Ja nezinu, uzskat, ka nav ēdams, nav dzerams. Un jā, pakāpjos augstāk, un te atkal ir ūdens maziņškritums, bet man šķiet, ka šis ir tieši tas pats, tikai augstākā vietā. Jā, viņš ir smuki tā klejā. Pieļauju, ja tā vairāk līst, tad tā straumīte, protams, būs ātrāk. Tā, un es tagad mēģinu saprast, kā man darīt, lai nenoraut šeit uz gurķi. Jo es negribu braucienu Brazīlijas gaisa ambulancē. Man patīk helikopteri lidot, bet es negribu ar ātrajiem lidot. Pēc tam skaidrot apdrošinātājiem un prasīt, lai viņš atmaksā man to visu. Ļoti iespējams. Tad man, protams, ceļojums būtu beidzies arī. Jā, šeit ir skaisti, man patīk.
Tiešām bez stresiņa, bez skriešanas. Tā. Un testā rakstīts, ka līdz Korkovado ir palikuši 2,7 km. Tātad pa lielam sanāk, nu gandrīz trešdaļa ir noiet. Jā, gandrīz trešdaļa. Nē. Atkarībā no kuras vietas skaita, jā. Nu, aptuveni trešdaļa, jā, kaut kur drusku mazāk kā trešdaļa ir nostaigāta. Nejūtos ne pārgurs, nekas, vienīgi piesvīdis gan es esmu nenormāls, svīšana ir baigā, bet, nu, tas ir loģiski. Es uzņemu šķidrumu, ir kaut kāda fiziskā slodzīta, un ķermenis mēģina sev dzesēt. Tas viss ir pareizi. Jāsaka tā, ļoti labi, kad nav karstais laiks, tad šis gājiens būtu pilnīgi vaiprāts, būtu nav sēna. Paveicās ar laika apstākļiem, kas ir piemēroti. Nu, vienīgais žēl, ka no augšas neko neredzējuši. Bet kas to zina, varbūt tās līdz tam brīdim, ka uzkāpšu, viss būs noskaidrojies. Ja, kā var redzēt, vietām ir stipri lētens kāpiens, vietām ir mazliet stāvāks. Citur ir ļoti tāds atpūta. Citur ir kaut kāds saknes, kā piemēram te. Šis tiešām tāds, nu, vismaz pagaidām šī ir pastaiga maršruts. Ar nelielu slodzīti, jā, ar nelielu kardio slodzīti. Citādi čil. Nu, jā, tagad drusciņi varbūt stāvāks, jā. Saknes ir izveidojušas pakāpienus, bet kā ir ļoti viegli uzkāpt. Nav arī jābaidās, ka varētu paslīdāt. Apmēram tā kāpiens visu laiku ir, protams, jā. Oi. Nē, atpūsties negribu. Atpūšanās būtu, tās varētu arī iesprūst un tad nekā nesanāks atsākt. Kaut kā tā. Tā, šeit jautājums ir botāniķiem. Ja, tā var redzēt, ka ir augi apījušies ap koku. Un jautājums tāds, vai šitais ir parazītisms vai šitā ir simbioze. It kā man botānika neinteresē, bet šis ir jautājums, kas man interesē. Tā kā, ja kāds zina atbildi, ierakstiet komentāros. Tā, un šeit atkal ir ūdens maziņš kritums. Un man šķiet, ka tas ir precīzi tas pats. Bet tagad man jāsaprot, man te ir jātiek augšā. Bet te ir jāsaprot, pa kurien te tikt. Viena opcija ir šeit, un var redzēt, ka cilvēki te ir kāpuši. Bet, nu, te būs drēbes sasmērēšana. Un otra opcija šķiet ir šeit. Paskatīsimies, kā mums te ir. Un šitā nav tā vieta, kur ir kāpšļi. Un te arī grozi kā grib būs drēbes jāsasmērē. Abi. Grūti izdomāt, pa kurien kāpt. Bet es domāju, ka šeit ir iemesls mazliet atpūsties un izštukot. Kāpiens ir dažus metrus tikai, bet es tiešām gribu ar tīrām drēbēm atgriezties. Jā, patiesībā tikko pamanīju norādes rāda, ka ir jākāp šeit.
tad arī nav variants. Kameras ieslēdz, mēģināsim to visu iemūžināt. Galvenais ūdens puļu nepārspiest man ar savu resmot irsu. Tā. Bet īstenībā te var uzkāpt nesasmērējot drēbes nemaz. Tā kā ir vieglāk nekā sākumā likāt. Jā, esmu augstā. Tagad jāiet vienkārši tālāk. Vienkārši nav ko mīst. Jā, ūdens maziņš kritums saka. Es eju uz augstu, tas uz leju. Jā, ir tā kā ir. Šobrīd sāka just jau pamazām spēku izsīkumu. Vienīgais risinājums ir sasniegt vismaz kaut kādu punktu un atpūsties mazliet ilgāk, savus minūtes 10, 15 varbūt. Un tikai tad doties tālāk. Lai organisms bišķiņ reģenerētu visus tos spēkus. Dzeramais ūdens vēl ir, kaut gan drīz viņš beigsies. Bet šķidruma rezervas organismā ir. Tas būs pietiekami. Bet bišķiņ sākās enerģijas izsīkums. Pēc būs jāuztais bišķiņ ilgāk pauzīt. Bet es nedomāju, ka tas ir kas briesmīgs. Attāluma ziņā ir noieta puse, bet augstuma ziņā kāpiens ir tikai, var teikt, trešdaļa. Tātad es sagaidu, ka tie kāpieni būs stipri stāvi. Nu jā, nonāca līdz tādai vietai. Te tādi, divi beņķi, uz kuriem var apsēsties, riktīgi atpūsties, atgūt enerģiju, atgūt spēkus. Ja ir kāds Snickers batoniņš vai kaut kāds Mars vai kāds Bonti Hujonti, tāds var apēst, man diemžēl nav nekā. Ūdens arī viss būs tūlīt izdzerts, bet jā, jāturpina kāpt. Redzēt šeit neko nevar, jā. Te ir pretī kalns kaut kāds, bet var redzēt, ka viņš ir jau mākoņos iekšā. Tā kā jārēķinās to, ka kāpjot augšā arī būšu mākonī. Un te es varbūt tās kāds 5 metrus varēšu tikai redzēt uz priekšu. Bišķiņ baidi tas, ka varētu būt augsts mākonī. Jā, un man rāda, ka Korkovado vēl 2 kilometri. Kaut gan, piemēram, telefonā veselības aplikācija saka, ir jau noieti kaut kādi 2,5 kilometri. Sākumā rādīja, ka ir 4 kilometri. Tur kaut kā tām rēķināšanām nav pareizi, bet labi. 2 kilometri vēl ko iet, jo ir noiet diezgan daudz. Pusi tātad ir noiet. Un tad vēl tikai pusi ko iet. Pierasts jau ir pie kāpuma, tā kā viss čil. Viņš spēki arī bišķi atgriezušies pēc pasēdēšanas. Un tā kā var normāli turpināt ceļu. Nu jā, te parādās, ka līdz parka lāga ir 3 kiļi. Jā, tas ir no kurienes es nāku. Tātad sanāk, ka 3 kiļi ir nostaigāti. Un savukārt līdz Korkovado 1,4 kiļi. Kaut kā baigi dīvaini, ka tas attālums pieaug. Ja sākumā bija teiks, tur 4 km vai 4,2, ja tagad kopējās jau sanāk 4,4. Labi, štuncavis fakts ir viens. Ir palicis salīdzinoši nedaudz horizontāli, bet diezgan daudz vertikāli. Tā kā būs ko pasvīst. Un šķiet, ka bišķiņ pa daudzi sāc slīt. Mežā vēl ok, bet izejot klajumā jau nav īsti patīkami. Bet citādi, jā, ok, mazliet baida, ka varētu arī palikt slidena taka. Tas slidena dubļaini, tas bišķiņ apgrūtināt, bet tā jau tas ir, kad nekas netiek pasniegts uz zeltīts paplāts ar kaut kādām sīkām grūtībām jātiek galam. Nu jā, tagad ir jābūt daudz uzmanīgākam. Jā, te lietas ir salījis.
Un šitien te var būt slidens, jā, tāpēc vienīgais labums, nu, šeit kritiens nebūs letāls, bet kritiens būs ļoti netīrs, dubļains un varbūt arī ar kādu salaustu tehniku. To gan es negribu. Tāpēc ir jābūt uzmanīgam. Patiesībā man šķiet, ka vairs nav pārāk tālu, jo dzirdēju jau fonā tā vilcieniņa skaņu. Un es zinu, ka te būs kaut kāds moments, ka būs pa tilti jāšķērso tās vilcieniņa sliedes, ka viņš paliek apakšā. Un tad jau tur būs pavisam maz palicis, ko iet. Godīgi? Nav viegli. Nav viegli. Bet nav arī daudz palicis. No drēbēm, man liekas, sviedas varēs, izgriežot drēbes, varēs no sviedriem savāk krūzīt. Varbūt tās ir cilvēkam ir sviedu dzeršanas fetiši, tad lai arī dzer. Vēl ņirgas nāk, bet nu labi. Jā, ar tām zīmēm un tiem kilometru norādēm viņi galīgi sapisušies savā meistarībā. Labu laiku atpakaļ jau bija. Cik bija teikts? 1,6 km, jā? Es esmu nogājis īstenībā, nu, točni kādu kilometru no tādas zīmes. Un tagad man parāda 1,4. Nu, es neticu, ka tikai 200 metri noiets. Es tiešām nesaprotu, kā viņi mēra, vai varbūt tās viņi izdomājuši taisnā līnijā mērīt vai kā. Bet, nu, jebkurā gadījumā ejamais attālums rūk, ir jau noiet kaut kādi. Tad viņš tuvu pie 4,5 kilometriem, ja godīgi. Kāpums arī virs 400 metriem. Nu, var teikt, kāpuma ziņā ir 2/3, jā, pieveikts. Mazāk nekā gribētos, bet, jā, kāpums vēl iet un, protams, viss tiks pieveikts. Bet, jā, ar zīmēm viņi ir sapisušies konkrēti. Es droši vien, ka jau iesniegšu viņiem nomērītā GPS attāluma rādījums un ierosināšu, lai viņi uztais kaut kāds labojums, jo cilvēkus nevar tā mānīt. Tas īstenībā ļauni. Bet no otras puses, ja tu apņemies to izdarīt, neskaties uz cipariem, vienkārši dari. Dari, ko tu vari un viss izdosies. Tā kā tur monēta ar divām pusēm, protams. Tā, nu te ir pirmā pazīme, ka tas gājiens varētu jau tuvoties noslēgumam. Ja, civilizācijas pazīmes. Bet fakts viens, gribās ūdeni. Tikšu līdz galam, nopirkšu ūdeni. Un tāpat ir trepes. Kas te ir? Jā, te ir sliedes. Jāiet tālāk. Es redzu, ka vēl ir ko iet. Tas tik ātri nebeigsies.
brauc vilcieniņš. Pildīgi tukšs. Jā. Nu jā, tagad ir tā, ka neko redzēt nevar. To jau es biju paredzējis, ka tā būs, jo esmu ielīdz mākonī. Tālāk kāpiens ir pa koka pakāpieniem. Cik tālu nav ne mazākā nojausma, bet es ceru, ka nav pārāk tālu. Esmu tiešām slapš, kā švamma tikko no vannas izņemt. Cik jāspēj tik nospiest. Bet, nu, vakarā visādas dziriņas garšos tagad daudz labāk. Un miedziņš arī pa nakti būs daudz labāks. Tas ir viennozīmīgi. Tā, nu īsāk sakot ir tā. Beidzot esmu sasniedzis savu mērķi, uzkāps augšam. Un slodze vairs nav nekāda. Un problēma tāda, līdz ko nav slodze, tā jūt uzreiz augstumu. Ja? Visu laiku nesal, bija pat silti vai pat mazliet karsti. Jā, tagad sāk salt. Vienīgais, kas jādara, nu, jāuziet augšā līdz pat pašam monumentam. Jāuztais kaut kādas bildes un tad ar džimbuli jābrauc lejā. Tā, pēc aplikācijas datiem tagad pateikšu. Jā, vēl pateikšu tā. Ieejas biļetes šeit maksā 60 naudiņas, 60 brazīļu naudiņas, kā viņas tur pareizi reāli saucās vai kā. Un brauciens ar tambulu lejā vienā virzienā 37 naudiņas. Un tad pateikšu, kāda ir tā statistika par šo kāpienu. Tātad kopā ir pieveikti 5,47 km no tās vietas, kur es sāku atskaiti. Kāpums ir 634 metri. Ir pieveikti 7723 soļi. Tā. Un ir nodedzināts 526 kilokalorijas. Visnotaļ labi. Tā kā kāpiens bija grūts, bet aizraujošs, lai arī tā skaitījās vieglākā trase. Vai citiem to iesaka? Jā, noteikti. Noteikti, un es nedomāju, ka uzbrauciens ar to trambuli augšā lejā būtu baigi kaut kas labs. Jā, ja tu esi vecs cilvēks, nevar paiet, tad, protams, tā ir cita lieta, ja, un tad gribās to statuju redzēt, tad neko nesaka. Bet, ja tu esi cilvēks pie labas veselības, ar kājām viss ir kārtībā, ar sirdi viss kārtībā, jā, jāiet augšā ar kājām, un tiešām tas ir baudījums. Tā kā no lielā ceļojuma viens no lielajiem ķeksīšiem ir atķeksēts. Ja? Tātad pirmais bija Airbus Factory, šitas ir otrais lielais ķeksīts. Un tālāk jau būs vēl cits ķeksīts. Ok, nu, ja var labi saskatīt, tad šeit ir statuja, ja, Jēzus Kristus pestītājs vai Christ the Redeemer. Lielākā problēma esam mākoņos, jā, mākoņos, un neko jau īpaši redzēt nevar. Bet kas ir plus, jā, dēļ laika apstākļiem, te nav pārbāzts, tad cilvēkiem var tā normāli izvērsties, ja, tā kā savi plusi, savu mīnus. Bet, nu, jā, uzbrauks augšā, varbūt tās varēs saskatīt kaut ko labāk, kaut kāds aprises. Nu, īstenībā viņš ir, teikšu, ka ir. Dzīvē viņš izskatās daudz iespaidīgāk nekā kaut kādās filmās, kartiņās un tam līdzīgi. Tiešām viņš ir milzīgs. Bet, nu, saku, mākoņu tas blīvums ir tik liels, ka redzēt neko nevar, kaut kā nesas pie viņa paša pakājas. Tā kā, nu, kā ir, tā ir. Dabu mēs nespējam regulēt. Daba var vienīgi regulēt mūs. Tā kā tā, bet jā, jebkurā gadījumā esmu uzkāpis un esmu ļoti apmierināts. Es tagad domāju, tur iekšā arī var... Jā, tur var ir... Tajā statujā var...
Te ir kapela. Te ir kapela. Teiksim tā, priekš ticīgajiem tīri labi pat padomāts ir, ka, ir iekārtot kapela iekšā. Man kā neticīgiem tas pilnīgi vienalga, bet jā, par savējiem rūpējās, tā varētu teikt. Tas nav tas skrīns, bet te ir var kodiņu noskanēt, nezinu, kas tur ir, bet netaisos viņu skanēt. Vienīgais varbūt tās jāpakvērnē šeit apkārt, varbūt tās noskaidrosies. Laiks mākoņi paklīdies, jāpaskatās, ko sinoptiķis saka. Jā, par kāpšanu uz šejienu vēlkos. Ko es visiem iesaku izdarīt, tātad ir lietas, ko es izdarīju, un ir lietas, ko es neizdarīju. Ūdeni paņem, vajag vēlams litru uz cilvēku, ja? Litru pudeli ir varbūt neērtāk paņemt. Ir jāizdomā kaut kāds risinājums, kā viņu kaut kur atsaitēt. Rokā nest ir tīzli. Vēl kas filmēšanas, fotografēšanas tehnikai jābūt uzlādētai, jo gribēsies ar citiem padalīties, tas viennozīmīgi. Un neko lieku neņemt līdzi. Apavs. Es personīgi paņēmu Rīgā Deičmanā, es paņēmu šitās 4F apavs, kas ir elpojošās. Un izskatās, ka esmu izdarījis pareizu izvēli. Ļoti ērts staigājot, un galvenais, ka nav sienamie šņori, kas man mūžīgā problēma, ka sienās vaļā šeit vienkārši viņi ir gubiņotie un savalkās kopā, un tādā ziņā forši. Jā, tā nav reklāma, neviens man par to nemaksā, vienkārši pēc savas pieredzes iesaku. Jā, gribētu vēl te uzturēties kādu brīdi, bet droši vien, ka būs jau jābrauc lejā. Jādodas atpakaļ uz hosteli un jāsamontē viģiki, jāsapuplicē bildes un jāgatavojas vakar kodienam. Tā ir sanācis, ka es ar kājām esmu izgājis cauri mākoņiem. Vienkārši fantastiski skati, tiešām ir ļoti baudāmi. Zem kājām debesis, zem kājām mākoņi, tā apmēram. Nevajag pat lidmašīnu, lai to skatu izbaudītu. Es vienkārši tiešām priecājos. Tā, laiks doties lejā ar vilcieniņu. I have to present here. Tas būs daudz ātrāk nekā augšā, protams. Jā. Tagad tik jāsagaida vilcieniņš. Tik jāgaida, ka vilcieniņš atbrauks. Viņš tur būs kaut kur te. Laikam tur būs jāiet.
outlet. Labāk ir iet pašā priekšā. Labāk varēs redzēt kaut ko. Estação do Corcovado. Nosso trem de última geração os levará de volta à estação do Cosme Velho em aproximadamente 20 minutos. Nossa descida deve durar cerca de 20 minutos. Por questões de segurança, pedimos que todos coloquem braços e cabeça para fora.